Labdien, cienījamas dāmas, godātie kungi, kolēģi, tie, kas mums ir pieslēgušies, es vēru attēlināti. Paldies par iespēju šodien sanāk uz ārkārtas domas sēdi, kur dienas kārtībā ir viens jautājums par aizņēmuma pamatsummas maksājumu pārcelšanu. Šobrīd domas sēde ir reģistrējušies 9 deputāti. Tātad klātsoši un klātienē šodien domas sēdē piedalās Ruta Cibule, Sergejs Maksimovs, Sandra Kaptēne, Egons Salmanis, Jānis Trupaunieks attālināti. Ja mums pieslēgusies un mēs redzam ar ekrānus Anita Kokoreviča, Iveta Arkeviča, Sandra Kinzuļa redzējām, jā, sveiki Sandra, un Marija Duļbins, ko redzam Mariju? Ir Marija. Ma- Mariju pagaidām, Mariju pagaidām neredzu. Tātad varbūt tad vajadzēja tātad šobrīd ir reģistrējuši. Tad droši vien, kas par reģistrēšanu. Ir reģistrējies Sergejs Maksimovs, Iveta Arikeviča, Ruta Cibule, Sandra Kaptēne, Sandra Kinzule, Anita Kakareviča, Egons Salmanis, Jānis Trupānieks. Jā, tātad 9. Marija nav. Jebkurā gadījumā, kolēģi, kvorums ir. Mēs varam sākt skatīt darba kārtību. Balsojums par darba kārtību ārkārtas sēdei nav paredzams, nav iespējams. Tātad es šo jautājumu ziņošu to, ko mēs arī skatījām vakar Finanšu komitejā. Tātad ir par aizņēmumu pamatsummas maksājumu pārcelšanu pamatojas pašvaldības likuma 10. pantu 1. daļas 17. punktu, kas nosaka tikai doma ir tiesīga izlemt jautājumu par aizņēmumu un citu saistību uzņemšanas pašvaldības vārdā. Tātad mēs šobrīd arī pieskatot pie budžeta, ko mēs saucam arī tās lietas, ko mēs varējām ieplānot arī šajā gada budžeta pamatā, bija arī saistīta ar šo, ka mēs varam pārcelt šo pamatsummu. To gan pagājušajā gadā, gan šogad arī nākamgad valsts paredz, ka šāda iespēja mums ir. Tātad bet kas mums nosaka, ka pašvaldi līdz 1. martam ir iesniegt domas lēmums par grozījumu aizdevumu atmaksas grafikā. Tad punkts numur 2. Domas lēmums ir sniegts apliecinājums, ka doma izvērtēs ekonomisko pamatotību pamatsummas pārcelšanai pašvaldību finanšu situāciju, ilgtermiņa iespēju finansiālo risku un turpmākās gados no pašvaldības budžeta nodošanu aizdevumu pamatsummas atmaksu, atbilstoši aizdevumu atmaksas grafikiem, katra atsevišķa aizdevuma atlikusi vērtība nav mazāka par 10,000 eiro un aizdevums pamatsummas maksājuma veicams turpmākajos gados nodrošinot, kā pašvaldību uzņemtu saistību apmērs nevienā no saistību izpildām gadiem nepārsniedz 20% no 2025. gada plānotiem pamudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transferiem noteikta mērķa finansēšana, tā izskaitā bez valsts budžeta transferiem Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektiem noteikto mērķu finansēšanai un iemaksām pašvaldību finanšu fondā. Tātad un šobrīd tas lēmuma projekts, ko lūdzam kolēģi skatīt un atbalstīt, lūgt valsts kasē vai grozījums noslēgtos valsts aizdevuma līgumus, samazinot 2025. gada plānotas pamatsummas maksājumu par 290,000 eiro, kas ir mazāks par 30% no 2025. gada pamatsumma kopējā apmērā un nepagarinot aizdevuma apmaksas termiņu, precizējot aizdevuma apmaksas grafikus. Balvu noda domē apliecina, ka izvērtēs ekonomisko pamatu pamatsummas pārcelšanai, pašvaldību finanšu situāciju, ilgtermiņa iespējamā finanšu riskos un turpmākajos gados no pašvaldību budžeta nodrošinās aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilstoši aizdevuma apmaksas grafikam. Izsniegu valsts kases līguma pārskatīšana līdz 2025. gada 1. martam. Kontrole par lēmumu izpildi uzdot balvu nodu pašvaldības izpildu direktoram. Kā arī mūsu finanšu nodaļas vadītāji informē, tātad 30% šobrīd, ko mēs varētu arī pārcelt. Šī 290,000 ir
apmēram 60%, ne tiem 30%. Šobrīd mēs neizmantojam visu pieļaujumu, tāpēc, ka tas varētu būt lielāks risks, jebkurā gadījumā ir izvērtējot šo. Tātad mums ir šāda iespēja. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jānis? Tātad šī 290 000 nav no konkrēta kaut kāda aizņēmuma, bet no aizņēmuma kopējās summas, kas būtu mums šogad jāatmaksā kā pamatsumma. Jā, bet tas ir pamatā, man liekas, tas ir no vienam no diviem līgumiem. Tad, mēs tur negājām, tur ir vairāki mazākie pamats, bet man liekas, tur ir viens vai divi līgumi, Olga varu paskaidros. Mēs kopīgi varētu pārcelt krietni vairāk, divu tik lielāku summu gandrīz, bet šobrīd mēs izskatām tikai šo 290. Jā. Tā, Olga? Jā. Man ir otrs jautājums, varbūt arī uzreiz. Tad budžets mums ir pieņemts, budžets pa lielam ņemot vismaz tāds, kā viņš bija, ir pa nullēm. Ko mēs darām ar šo summu, kura mums tagad īstenībā ienāk papildus budžetam? Jā, šī summa jau bija paredzēta. Kad mēs skatījām budžetu, kā tās lietas, ko mēs tur varējām, kā papildus, jeb aktivitātes, šī summa tā Olga bija iestrādāta budžetā. Jā. Kā iespēja pārcelt. Sandra? Labrīt vai labdien! Tā gan nebija. Es tad varbūt kaut ko neesmu sapratusi komitejas sēdēs, kad mēs runājām par izskatījām budžeta projektu visas dienas garumā. Dienas beigās, kad mēs konstatējām, ka mums ir daudz dažādu iestāžu pieprasījumu un dažādas iniciatīvas, ko mums vajadzētu atbalstīt, izpildu direktore teica, ka vienīgais, kā viņa saredz, kā mēs to varētu izdarīt, ir pārcelt šīs kredītā pamatsummas atmaksu uz vēlāku laiku. Tajā brīdī mums neviens neteica, ka šis te jau ir paredzēts šī te budžetā. Un tieši tā man ir jautājums. Kas tad mums ir tāds? Tātad tie ir vispārējie izdevumi, kas ir plānoti par šiem 290 000. Un otrs jautājums, to, ko arī priekšsēdētājs minēja, ka ir ekonomiski izvērtēts. Kāds tad ir šis ekonomiskais izvērtējums? Paldies! Olga? Labdien! Mazliet papildināšu tā, ka tad, kad skatīja komiteja, jākonstatē, ka ir daudz pieprasījumu, bija arī skatīti, kuri ta pieprasījumi obligāti nepieciešami, un līdz domes sēdē, līdz datumam, kad vajadzēja izsūtīt visu budžetu pielikumus uz domes sēdi izskatīšanu, tie visi izdevumi pieprasījumi, kas bija izrunāti un atbalstīti komiteja, viņi bija uzreiz iekļauti domes sēdē, tāpēc viņi arī paskaidrojumu raksti ir ierakstīti, ka papildus piešķirti finansējumi, un, protams, tas viss ietekmēja arī finansēšanas sadaļu tāda veida, kā mēs uzreiz iestrādājam arī pamatsummas samazinājumu, lai varētu iekļaut šos pieprasījumus. Savādāk mēs nevarējām, protams, jā, bet tā, ka mēs darījām tad, kad bija norunāts komiteja, ka mēs iekļaujam, jā. Bet mēs taču neiekļāvām priekšlikumus par 290 000. Nevajag taču stāstīt. Nē, 290 apaļi, protams. Mēs iekļāvām atsevišķus priekšlikumus, samazinājām atlikumu uz gada beigām. Nē, uz gada beigām jau toreiz nebija tāds, lai viņu mazinātu. Vienalga, jā, lai mēs, labi, nestrīdēsimies varbūt par dažiem 10 000, bet mēs taču neiekļāvām no komitejas sēdes līdz domes sēdē priekšlikumus par 290 000. Mēs iekļāvām 50 000 izglītības iestādēm, kur, kā Olga, mēs runājām, jūs atradāt arī iespēju samazināt citās pozīcijās kaut kādus līdzekļus.
Bet nu ne jau par 290 000. Mēs taču tagad mānamies. Saprotiet, 50 000, kas bija iekļauts izglītības pārvaldē, datortehnikas iegāde bija viena no pozīcijām, bet bija daudz pozīciju - komunāla saimniecība, tāpat apkuras katls. Un, es tā no galvas uzreiz tagad neatceru, man nav līdzi tā. Bet mēs pārgājām, vēlreiz pārskatījām visas pozīcijas arī ieņēmums. Jā, Felčerpuntos tur bija kļūme, kas ietekmēja varbūt negatīvi tajā momentā, bet kopumā piešķirt finansējums pāri 100 000. Tāpat sanāca par tiem pozīcijiem pieprasījumus, kas tika atbalstīti no deputātu puses un kas bija iekļautas uzreiz saistošajos noteikumos. 100 000 no 300 000. Nē, es nesaku, ka apaļi 100. Es saku, es tagad no galvas precīzi nepateikšu. Bet tur bija summa, nebija maza, tāpēc mēs visu rakstījām iekšā paskaidrojuma rakstā, kur varētu redzēt katrā. Uz komitejas sēdi paskaidrojuma raksts nebija iesniegts. Tātad jūs jau uz domas sēdi paredzējāt principā bez deputātu akcepta, kad šo pamatsummu pārcelsim. Nē, mēs to darījām tad, kad bija izrunāts komitejā ar deputātiem, ka iekļaut tādas konkrētas izdevumus, kas jāiekļauj. Un attiecīgi, ka bija jau paziņots to, ka mums atlikuma, protams, tādas naudas nav, ka to darīsim mēs no pamatsumma samazinājuma. Kurā brīdī komitejas sēdē gāja runa, vai pēc tam domas sēdē, kā ir atbalstītas iniciatīvas par 290 000? Es pēc pulksteņa nepateikšu 290, bet tas, kas bija pēc saraksta gājam, to mēs arī visu atzīmējam un likām iekšā. Kas bija atbalstīts, paši mēs to neesam izdomājuši. Tas viss gāja komitejas laika apspriedē, kas tieši tiks iekļauts vai netiks iekļauts, kas ir aktuāls vai nav aktuāls. Labdien visiem! Es varbūt atgādināšu par savu attīstības komiteju. Mēs gājām pa punktiem cauri, tad, kad mēs šo te komiteju vadītājas visas tātad prezentējām to, kas no tā visa pieteiktā saraksta tiek atbalstīts šajā gadā, kuri pieprasījumi tiek atstāti uz budžetu jauno. Kolēģi, es labi atceros, un mēs varam visi salīdzināt šīs Exceļa tabulas, kas tika iesniegtas kā papildus pieprasījumi. Un mēs nevienā brīdī nerunājām par šādām summām. Nevajag taču mānīties. Labi, viss man tad varbūt par šo ekonomisko pamatojumu, par to, kā tad mēs principā palielinam atgriežamās summas uz nākošajiem gadiem. Jā. Pat, ja es atceros arī pie pieņemot budžetu, manuprāt, deputāta Aija uzdeva jautājumus attiecībā par tām lietām, ko mēs iekļaujam kā papildus aktivitātes. Un tur daudzas tā skaitā arī, ja protams, mēs varam skatīties, nav tur naudas banknotes samarkētas, ja, un ka tagad tās pašas aktivitātes, kas bija paredzētas gan arī par nekustamo īpašumu iegādi, ko mēs šobrīd īstenosim, vai arī tā brīvprātīgās iniciatīvas attiecībā uz iedzīvotāju šīm lietām. Tātad mēs praktiski galvenokārt neviena šī papildus lietām mēs nevarējām atļauties, tāpēc, ka budžets plus mīnus bija pa nulēm. Un arī jautā, uz kā rēķinam mēs to darīsim. Tā atbilde arī no manis bija uz nākotnes rēķina, pārceļot šo kredītu par summu, vai tie 290, Olga vienkārši šobrīd ir precizējusi, tie var būt arī 250, varbūt arī 300, jebkurā gadījumā, kāpēc šobrīd ir 290, tāpēc, ka vakar mēs arī debatējam arī komitejā, kā piemēram, tikko mēs bijām budžetu pieņēmusi, kur arī radīja vakar satraukumu no deputātiem, mums parādās, ka mums izrādās 21 000 vajadzīgs ir šim programmaturam.
pieļauju, ka tādu pārsteigumu mums vairāk nebūs. Ja mēs arī šam par programmatūru meklēsim risinājumus, sazinoties arī Microsoftu, varbūt ne, bet vai mēs varam paredzēt, kā kaut kādas šādas negaidītas lietas, kas ir vairāk par 100 eiro vai 500 eiro, mums ne tāpēc šobrīd ir piedāvājums 290 000, kas pārcelt, kas mums radītu arī tādu zināmu drošības pilnu un garantiju, ka mēs arī beigsim šo gadu ar rezervi un ka mums būs nauda, par ko samaksāt arī janvāra sākuma algas. Tas ir kopēji. Mēs pārceļam, lai tad nesamaksājot no šīs pamatsummu tādu kā zināmu rezervi. Mēs neplānojam viņu tērēt tās aktivitātes, ko mēs budžetā paredzējam, tās mēs īstenosim rūpīgi sekojot līdzi šeit fiskālajai disciplīnai, iespējami mazāk samazināt. Tāpēc šobrīd ir piedāvājums pārcelt par 290 000. Fiskāla ietekme uz nākošo gadu, ja tas viens no kritērijiem ir, vai kaut kurā brīdī mēs nesasniegsim, ekonomiski ietekmi nesasniegsim maksimālu robežu, kas ir šie 20% no pamata budžeta. Tas ir viens no kritērijiem, un mēs līdz šiem 20% šajā brīdī un arī turpmāk esam pietiekoši tālu, lai sasniegtu šos 20%. Tāda ir šī ilgtermiņa ieguldījums. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Pirks vēlas debatēt. Šobrīd nav, tad, kolēģi, lūgtu jūsu balsojumu. Balsojuma rezultāti. 8 par, 2 pret, atturas nav, nepiedalās balsojuma nav. Iveta Rikeviča par, Rūta Cibole par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Anita Koreviča par, Sergejs Maksimovs par, Egons Salmanis par, Jānis Vancāns par, Sandra Kinzule pret, Jānis Trupelnieks pret. Paldies. Ar šo arī darba kārtībā šodien izsmeltā. Paldies, kolēģi. Un es vēlētos par balsošanas motīviem. Jā, labi, Jāni. Tika uzdoti gan jautājumi, un tika izteiktas arī atbildes, bet patiesībā tiešām pieņemot budžetu par šādu summu, netika runāts, ka šāda summa ir jau it kā iestrādāta budžetā. Tās ir kaut kādas neprecizitātes vai deputātu maldināšana. Līdz ar to uz priekšdienām vajadzētu varbūt arī vēlreiz sagatavot, kas mums ir pa izglītības nozari, teiksim, 50 000, kur mēs meklējam naudu un it kā sameklējam. Un praktiski tātad kādā veidā un kā tiks izlietota šī nauda, kas 290 000, kas tiek pārcelt uz nākamo gadu kredītu pamatsummu atmaksā. Un tāpēc es balsoju pret, ka šī informācija ir nepietiekoša un man šķiet arī maldīga. Paldies. Kolēģi, vai jautājumu komentāru nav? Paldies vēlreiz teikšu par šodienas iespējams sanākto un tiekamies nākošajā ceturtdienā 9:00. Lai jaukas brīvdienas!